Tā nu mēs tuvojamies leģendārajam Tēriņa ielas un Cēres ielas krustojumam. Eksperiments ir šāds. Būtībā tas nav eksperiments, bet demonstrējums, kā notiek Cēres ielas šķērsošana. Pat labāk mēs redzam sarkano gaismu, mums ir jāpagaida drusciņi. Iedegās zaļais. Mēs ejam pavisam parastā, normālā solī pāri. Un tur te jau var redzēt, ka tāpat tās Cēres ielas atzaram ir arī uzstālēts te luksofors. Viņam tas zaļais no šās puses nākot, kā mēs tagad te ejam, iedegs pilnīgi tajā pašā laikā, kad tajā iepriekšējā, te patās dažus metrus uz atpakaļ. Bet, tomēr tie metri nav tik daži, lai to varētu tā pagūt vienā stiepienā, pārskriet pāri. Un tad mēs turpinam gaidīt. Luksoforu sinhronizācija ir vienkārši neatvairāma. Es nezinu, ar kādiem 7 jūdžu zābakiem mūsu pilsētas satiksmes plānotāji ir testējuši. Turpinām gaidīt un priecāties par doto iespēju izbaudīt rudenīgi silto dienu. Sajūtas gan ir radikāli atšķirīgas, kad no gaisa kaut kas nāk ziemā vai drusciņi vēlāk. Rudenī noteikti pa pillam būs tāda diena. Turklāt satiksme nav Lūk, iedegās arī zaļais. Un šeit ir vēl viens moments, kas ārkārtīgi patīkams ir. Redzam, šeit ir ietve. Un te ir tāds, šitas te, ja? Šitas. Pavērojam, kā viņš nonāk ietves centrā. Pats centrs tas nav, bet tuvu tam. Katrā ziņā pagriezīsimies otrādīgi un ieraudzīsim apmēram, kā tas izskatās. Izskatās vienkārši, ka gājējiem, jeb ietves izmantotājiem ir kaut kas kapitāli nofenderēts. Tālūk. Tas ir šis krustojums. Atcerieties un iegaumējiet, kad nāksiet šeit ar kājām, Slapdraņķī vai Lietuvā. Visu labu!